Šodien visvairāk es domāju par... Vau, par visu iespējamo. Es drīzāk domāju, kā nedomāt par visu to, ko es domāju. Tāpēc, ka tas šobrīd ir vissvarīgākais, jo, ja tu esi iesācis tik daudz lietas, kas ir vienlaicīgi jārealizē, tad tev jāmēģina arī tas viss kaut kā reducēt, lai tu arī viņas spēj realizēt. Man vajadzētu pagulēt. Tāda tīri veselīga pamatvajadzība, ko aktīviem cilvēkiem, ko brīžiem mēs aizmirstam. Līdzdalība ir nepieciešama, jo? Līdzdalība ir nepieciešama, jo... Principā, varbūt man vispirms ir jāsaprot, ko jūs domājat ar vārdu līdzdalība. Es ar to saprotu tieši jauniešu iesaisti dažādos procesos, lai viņi ir spējīgi tālāk integrēties un arī mainīt sabiedrību. Un redz, es jau arī atbildu uz jautājumu jūsu, kāpēc nepieciešama šī līdzdalība. Tātad tas ir vienkārši neatņemams process vispār sabiedrībā, jo galu galā, kas ir šī jaunā nākamā paudze? Viņi būs tie, kas mums noteiks toni, viņi būs tie, kas būs pie varas, viņi būs mūsu līdzcilvēki un arī tie, kas mums varbūt parūpēsies vecumdienās noteiks, vai mums būs pensija vai nebūs. Tā kā nekas nav būtiskāks, kā ieklausīties nākamajā paudzē, jo arī mēs tikai tādā veidā spēsim izdzīvot un augt. Jā, un tad pats pēdējais ekspress jautājums, lai ieklausītos citos. Vajadzētu? Vispirms ieklausīties sevi. Tas droši vien ir tik vienkārši. Paldies, Elīna! Paldies, Elīna, un paldies, ka tu arī pievienojusies TSLV līdzdalības sarunām. Un tas mūsu sarunu laikam galvenais uzstādījums tas, ka mēs gribam, lai līdzdalība kļūtu kaut vai mazliet populārāk. Mums bija viena saruna viesi arī šajā te pašā sarunas sērijā, ar kur mēs tieši runājam, ka līdzdalība baigi foršā lieta, tikai viņai viena maza problēma, viņa nav populāra. Jā. Un šis ir kaut kāds arī tāds neliels piliens, bet ja es tev... Tad mēs zinām par tevi, ka tev ir ļoti daudz dažādas cepures patiesībā. Mēs droši vien mēģināsim vismaz parunāt par dažām no šīm cepurēm. Viena no tavām cepurēm, es zinu, ko tu arī tā kā publiski par sevi stāst, ka tu esi nostrādājis diezgan ilgus gadus rakstošajā žurnālistikā. Pareizi, es noformulēju pareizi. Jā, tieši tā. Nu, lūk, kas varbūt tev no tādas žurnālistikas viedokļa, tad, kad tu biji aktīvi šajā procesā, kas ir tas, ko tu redzēji, varbūt no tādas līdzdalības viedokļa, vai vispār kā lietas notiek sabiedrībā, cik pieņemsim līdzdalība ir vai nav populāra, ja? Nu, es pieņemu, ka arī pašķirstot jebkuru, mēdīju, mēs tad attiecīgi redzam, vai tur vispār kaut kas parādās, vai mēs varam to attiecināt par līdzdalību, to, ko tu stāstīji par to, kāpēc tas ir svarīgi, vai vispār īstenībā cilvēks interesē patiesībā citas lietas, viņas interesē viss, kas ir, dzeltens un skandalos un kur ir kaut kādas kriminālas ziņas. Kā tu to redzi? Jā, varbūt jāsāk ar to, ka es pati sāku vispār šo rakstīšanu kā līdzdalībnieks, ja to tā var nosaukt, jo es sāku rakstīt skolas avīzē, sāku to veidot un biju tieši līdzdalības dalībnieks. Un panesās līdzi arī citi jaunieši, kas vēlas iesaistīties. Tas, protams, bija brīvprātīgais darbs. Līdz ar to tur arī bija dažādas tēmas, ko cilāt, politika, sociālās jomas, sabiedrības labums un tam līdzīgi. Tāpēc es esmu pati bijusi arī tajā lauciņā, ko nozīmē būt jaunietis, kas mēģina līdzdarboties un būt aktīvs. Jā, es ļoti ilgi to darīju arī tā kā jaunietis brīvprātīgi, lai audzētu to savu pieredzi, ko es arī visiem saku, ka tu nevari uzreiz būt bez tās līdzdalības, būt jau uzreiz pilntiesīgs sociuma. Labi, pilntiesīgs tu esi, bet tāds, kas saņem atbilstošu atalgojumu jau lielai pieredzē. Tātad tev līdz tam ir jāizaug, un līdzdalība ir tā, kas palīdz tev augt par šo cilvēku, kas varēs pilnvērtīgi lemt un arī būt sev tā kā spējīgs par sevi lemt, ne tikai par sabiedrību. Lūk, un tad, kad es vēl biju tā kā jaunietis nosacīti, man, protams, bija vairāk darbs ar jauniešiem, ar citiem jauniešiem, intervēt, saprast, kā es esmu arī dažādās brīvprātīgās organizācijās strādājusi, gan kas ar dzīvniekiem strādā, gan nevalstiskās organizācijās.
Un tā kā tas brīvprātīgais darbs, man liekas, arī ļoti neatņemama sastāvdaļa vispār līdzdalībai kā tādai. Tas būtu jāuztver patiesībā kā tāds foršs pārejas posms, neatņemama sastāvdaļa, kas jaunieti veido par cilvēku, lai viņš zina, kā tas ir, ka tu strādā nevis tikai, lai saņemtu konkrēts pa stundām atalgojumu, bet lai tu strādā iemācīšanās pēc, un paņem no tā to, ko tev tiešām vajag. Bet tad, kad es sāku jau rakstīt dažādos populāros mēdījos un izdevniecībās lielākajās, tad, protams, šie jaunieši pēkšņi tika izslēgti. Jaunieši vienkārši izplūda no mana loka, jo nācās strādāt ar pieaugušajiem, ar slaveniem cilvēkiem, ar intervēt populārus cilvēkus, kas jau ir kaut ko sasnieguši, kas jau kaut kas ir, kādēļ vērts ir viņus uzrunāt tā kā mēdījiem. Tad man radās arī tādas pārdomas, ka tas tāds interesants tāds lēciens bez tāda starposma, ja? Ka pēkšņi jaunieši aktuāli, jo es pat esmu, un tad uzreiz jau tie, kas jau ir sasnieguši kaut ko, ja? Bet jā, un tāpēc atbildot uz tavu jautājumu, Vili, par to, kur tad tie jaunieši ir un vai viņi ir redzami. Jā, viņi nav redzami. Viņi pazūd, viņi tiek izslēgti būtībā kaut kādā ziņā, jo ne jau mēs intervējam populārajos žurnālos jauniešus, kas nav sasnieguši neko. Kam tas interesē? Protams, reizēm ir nepieciešams kāds formāls jauniešu viedoklis, jā, par kaut kādu tēmu vai kā, bet lielākoties jauniešu viedokļi netiek uzklausīti. Vienīgi, ja kādās konkrētās jauniešu organizācijās kā kāds pārstāvis runā. Bet arī tas pa lielam ir lielākoties pieaugušais, jā, kas pārstāv jauniešus, kas arī ir paradoxāli. Tā kā es uzskatu, ka līdzdalība ir jāreklamē, jāpopularizē un jāaktualizē tiešām. Jūs runājat par populārām personām. Es tomēr gribētu teikt, ka tu esi diezgan populāra vietējā sabiedrībā. Es tā domāju, vismaz manā skatījumā, jo tu kopā ar savu ģimeni, jūs esat pārcēlušies uz mazāku vietu no galvaspilsētas, jūs esat pārcēlušies uz Kurzemes tādu centru, teiksim, jā. Jā, kāds Danga ir Kurzemes centrs, tieši tā pilnīgi piekrīt. Jā, un tad jūs tā ļoti aktīvi visu kaut ko darāt un darbojaties, un ne tikai līdzdalībā, bet arī uzņēmēju darbībā mēģināt kaut ko darīt. Un tad es tev uzreiz gribu mesties, tā kā teikt, pūķim pie ragiem. Kā tev šķiet, vai ir tā, runājot par mazām vietām šobrīd? Pēc visām reformām un pēc viss tā, kā mēs te iedzīvotāji mazinamies un jaunieši nav un tā tālāk. Kā tev šķiet, kā tu komentē tādu izteicienu mirsti vai mainies? Ja mainies vai mirsti? Kā tev šķiet šajā arī līdzdalības kontekstā? Vai ir tā, ka vietējām mazajām kopienām ir kaut kas jāmaina vai no viņas aiziet bojā? Jā, vai tā nav? Jā, es tieši šodien lasīju šo vienu Čehova citātu. Vai nu mirsti, vai nu dari kaut ko. Viņš kaut kā ļoti līdzīgi to pateica. Tu to vienkārši referē arī. Un tas ir ideālais variants. Tad vai nu dari, vai nu nedari. Ja? Bet, diemžēl, ir arī tas vidusposms, tāds kaut kāds dārzeņa posms, sastinguma posms, kurā mēs dzīvojam. Lielākoties sabiedrība arī dzīvo. Viņi mirst īsti, ne viņi arī īsti dzīvo. Tātad tas ir kaut kāds pa vidu, kas ir vēl bīstamāks veidojums nekā šie abi divi galējības. Ja? Tā kā tas ir arī tā neitrālā pozīcija. Bieži vien ir tā draudošākā un iznīcinošākā, jo ar to jau tu neko nepanāksi. Bet tavs jautājums bija par... Jā, es domāju, tev tagad jau ir vairāk gadu pieredze par mazas kopienas, kaut kādu vidi, ja? Kā tas ir, vai tas ir iespējams, ja mēs tagad dzīvojam ar to, 2000. Gadu uzskatu, kā mēs organizējamies mazā kopienā, vai mums nav šis te mainies vai mirsti jāpieņem tas striktais lēmums? Un vai vispār patiesībā ir iespējams kaut ko mainīt tev kā jaunienācēji, kurai arī tā kā ir tur idejas un tu redzi, jā, šito vajadzētu, te vajadzētu, jā, bet vai ir iespējams īstenībā iekustināt un kādā līmenī varbūt tu vari padalīties, tev noteikti secinājumi par šo? Jā, es domāju, ka
tas ir vienīgais tāds pareizais, pat ne pareizais, bet tāds reālais variants, ka atnāk kāds no malas ar mazliet svaigāku skatījumu. Viņam tā vieta liekas tāda, wow! Te ir platforma. Tas tā kā jūs nopērkat vecu ēku, kas citiem, kas iet garām 100 reizes dienā, un viņiem liekas, veca ēka, bet jūs atnākat, mēs gribam šo ēku atdzīvināt. Tāpat arī, ja jūs redzat tajā kaut ko citu, to, ko citi neredz. Līdz ar to, protams, ir tie entuziasti, kas no vietējām kopienām tādi līderi, kam iekšā vēl deg un kas vēl mēģina un cīnās un viss, bet vienā brīdī viņi arī pagurst. Un arī vietējā kopiena vairs viņus varbūt tik ļoti nerespektē un nesako vairs kā tam, ja kāds atnāktu varbūt no malas un tas radītu tādu svaigu dvašu. Lūk, mēs esam izveidojuši pilnīgi nejaušā kārtā pie Kazdangas vecajām dzirnavām tādu vasaras kafejnīcu Kazbārs, Kazdangā, Kazbārs. Ar kazu, jeb āzi, uz letes, kurš lūkojas uz katru ienācēju. Un būtībā tā ir, tāpat kā tā ir tāda nejaušība, tas arī nebija domāts kā kāds varbūt tāds sociāls projekts, bet tas ir kļuvis par sociālu projektu, nejauši. Jo patiesībā tā ir vieta, kur satiekās šie visi kopienas pārstāvji. Viņi satiekās, viņas ir piespiedu kārtā, viņi ir spiesti sēdēt netālu viens no otra, lai gan varbūt viņiem ir starp viņiem kādas ļoti īpašas attiecības. Tas nav tā, ka tu veikalā, kur tu arī satiec viens otru, paeja garām, bet tevi nākas tomēr pieņemt arī šos līdzcilvēkus un saprast un respektēt. Tā kā tas ir tik interesanti vērot, kā cilvēki, kuri ļoti sen nav redzējušies, atbrauc rādi draugi, visi satiekās Kazbārā, jo tā ir vieta, kur var pasēdēt. Un tad es saprotu, ka jā, mums kā ģimenei, jo tas ir ģimenes uzņēmums, kurā mēs paši arī tur strādājam, mums tas ir reizēm ļoti nogurdinoši un tieši sociālā ziņā nogurdinoši, bet tas, protams, arī ir sociālā ziņā ļoti pacelājoši. Tas ir tas dzīvo vai mirsti, ja, princips. Bet mums tas gandarīja, ka tiek saliedētas visas sabiedrības grupas, nāk gan kundzes iedzert balzāmiņu un parunāt par jaunākajām ziņām un mazbērniem. Un tieši tāpat nāk jaunieši, kas turpat blakus pie šīs vecākās paaudzes sēž un runā par sev aktuālām lietām. Un mazā ciemā, manuprāt, tā ir tāda svarīga lieta, ka ir kaut kāda vieta, kur var tā kā satikties. Tādā neformālā gaisotnē. Tā kā neformālā gaisotnē, un es tieši arī domāju arī par to līdzdalību, ka tas ir tāds ka būtībā mēs nejauši esam kļuvuši par līdzdalības veidotājiem. Viena no tavām cepurēm, es tagad metīšos pie citas cepures. Vai varbūt kroņiem? Jā, vai neredz kroni, jā. Jā, es varbūt izmantoju tas tāds diezgan jau tāds, man liekas, mazliet pat klišejs tas vārds par tām cepurēm un tā, kā viņas tur mainās un tā tālāk. Bet, labi, viens no taviem kroņiem, ja, kas varbūt jau nāk arī, tā kā, es zinu, ka tu esi strādājis pašvaldībā. Tieši tā kā arī ar sabiedrības iesaisti, informēšanu un tā tālāk. Un kā tu šobrīd redzi, esot tomēr prom no pašvaldības, kas varbūt ir tā pašvaldība loma tajā kopienu dzīvē, jo mēs tomēr dzirdam, ne tikai dzirdam, piedzīvojam, dati rāda un tā tālāk, labāk nepaliek. Ja? Un līdz ar to, tad, kad mēs zīmējam to bildi un taisam prezentācijas par to, kā labāk nepaliek, protams, tur parādās visādi risinājumi. Pēdējais tagad, ko es redzēju, bija tāds viens ziņojumu lasīja vienkārši tieši par plāns rīcības, kas ir tā kā ministrijai vienai, un tur tā kā arī bija pētnieki izanalizējuši, kas tad ir tas, kas tajā plānā ir izdevies, kas nav izdevies. Šobrīd ļoti liels cerības uz iedzīvotāju padomēm, ka tas būs tagad tas jaunais tāds plāksters, kas tagad to līdzdalību salīmēs un pēkšņi viss notiks. Kādu pieņemsim pati skaties, bet ne tikai jautājums par iedzīvotāju padomēm, bet vispār kopumā ir kaut kā tāda plākstera vispār tai sajūtai, ka mēs te tiešām tā kā mainies vai mirsti, ja, bet
bet kā tu teici, mēs varbūt esam tādā dārzeņa fāzē iesprūd. Ne mēs īstenībā mirstam, ne mēs esam gatavi mainīties. Kaut kāda plāksteri jau noteikti ir, bet tad viņi parādās, kā jau plāksteri neturās arī mūžīgi. Tā līme ir tāda nosacīta, iet vannā un plāksteris vairs nav. Tātad es teiktu, ka tie tiešām ir plāksteri, tas, kā tu to pareizi nosauc. Uzrodas kāds, kam ir enerģija, iniciatīva, duka, jauda kaut ko darīt, viņš uzlīmē to savu plāksteri, kaut kāds projekts aiziet, tad viņš nogurst, aiziet citur, nāk vietā cits kaut kas. Tāpat arī ar projektiem, ne tikai personībām un cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir tas vienkārši tā ir tāda dzīves, fakts, ka tu nevari tā viens nobindēt visu, jo tad jau tu esi mūmija, nevis plāksteris. Tad ir būtiski jāmainās vienkārši visai tā sistēmai, jo kaut vai tas, būtībā runājot par līdzdalību, jaunieši šeit mazpilsētās ir maz. Vasarās viņi sabrauc, jo viņi mācās, viņi šeit nav. Šeit ir līdz 12. klasē, mazos ciemos līdz 9. klasē bērni. Būtībā viņi nav, līdz ar to neeksistē arī kaut kāda tāda līdzdalība, līdzdarbošanās. Un tad, kad viņi vasarā atbrauc šur pie vecākiem un atpūsties, tad viņi ierauga atkal savu pilsētu, savu ciemu no jauna, tad viņiem kaut ko sagribās, viņi, daram to, ejam tur, tad viņi tā kā iesaistās tajā, tā kā Vili tu veidoja to nometni, TikTok akadēmijas līdzdalības, un tā, man liekas, bija ārkārtīgi laba prakse, jo es redzēju jauniešos to duku kaut ko darīt, un viņiem arī šis ciems, Kazdanga, likās tāds jaunatklājums un pilnīgi citām acīm, ka viņi var filmēt un likt TikTokā. Uzreiz viņi ieraudzīja arī to savu dzimto vietu, tā svaigi, tā skaisti. Līdz ar to ir svētīgi, ka ir tādi cilvēki, kas pavar, pasaka jauniešiem rekur, jo viņiem vajadzīgi mentori. Jā, es tieši gribēju tev prasīt, ko tu noklausies vai ko tu redzi tajā brīdī, kad jaunieši pie jums Kasbārā, piemēram, satusē, jā? Kas ir tas, tātad viņiem kaut kāds impulsiņš ir, bet tad noteikti ir vajadzīgs kaut kāda nākošā stratēģija, kā nepazaudēt šo te impulsu. Jā. Kā tu redzi, tev varbūt ir kaut kādas idejas vai varbūt kaut kāda doma, kā tas viss varētu būt tajā ideālajā variantā? Tieši saistībā ar jauniešiem līdzdalību palikšanu, bet tā jau nav obligāti jāpaliek it kā tajā vietā, lai tu līdzdarbotos, vai ne? Bet, varbūt, ka tev tur ir kaut kāds skatījums, ko tur varētu darīt? Es īsti nezinu, ko tur varētu darīt, jo tas ir tik individuāli, jaunieši ir tik dažādi. Viena ir, tāpat kā mēs visi pieaugušie, viena ir introvertāki, viena grib ielīst tajā savā datora pasaulē un neko, lai lieciet mani mierā. Viena atkal ir tāda, kas vēlas to visu. Tā kā tie, kas vēlas ielīst tajā datora pasaulē, viņus ir jāliek mierā. Viņi būs izcili programmētāji, datoriķi un visi pārējie, kas mums ir ļoti vajadzīgs šie cilvēki. Spēļu spēlētāji, e-sportisti. Jā, tieši tā. Un nākotnē šīs profesijas ir vēl jo vairāk vajadzīgas, līdz ar to, lai viņi ir. Bet tie, kas jūt sevī to vēlmi aktīvi darboties, viņi arī tā kā sevi, parāda, kur es esmu, es varu palīdzēt tur, es varu palīdzēt šeit kaut kur. Piemēram, mums bija Kazdangā parka svētki un tehnikuma 100-gades svinības, un arī jaunieši paši arī pieteicās palīdzēt, būt brīvprātīgie un organizēšanā un pašā tajā procesā. Tā kā ir, kas grib. Un tad viņiem arī jāļauj un jāveido to platformu, kur viņi var to darīt. Protams, arī tā kā jāaicina, jo viņi ir aicinoši. Tā teikt, jā. Ļoti interesanti. Man gribās par vīzijām parunāt, jo man liekas, ka tāda viens arī šobrīd tāds process notikums ir saistīts arī ar Kazdangas pili, kur es domāju, ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji arī varētu sevi atrast tajā situācijā, kad ir kaut kāda neliela ģeogrāfiska vieta, pieņemsim vieta kartē, un tur ir kaut kāds punkts, un tā ir kaut kāda vai nu bijusī muiža, vai nu kaut kāds centrs, vai nu Kazdangas gadījumā pils, ja, kas varētu būt tas vispār tas Kazdangas un Kazdangas apkārtnes sirds tāda, kur šobrīd ir, varētu teikt, tukša. Pašvaldība tagad ir izsludinājusi, hei, kas gribat nākat un piedāvājat idejas, ko tur darīt. Ir iespējams kļūt par apsaimniekotāju, nomnieku vai kaut ko tam līdzīgu. Kā tu redzi, vai vispār,
vai vispār tas ir ceļš, kurā doties, un vai ir iespējams atdzīvināt šādas te vietas, kas principā jau var teikt nav tajā dārzeņas fāzē. Miršanas fāzē, kuru vajag izvilkt no nāves. Precīzi no nāves ir principā jāatdzīvina kaut kas, jāiedvež dzīvība, tādā kaut kādā jau būtībā, aizgājušā objektā, man nāk prātā, es tieši iedomājos tā līdzība ar Fēniksu, kuram jāļauj sadegt, jāļauj, un tad viņš tikai no tiem pelniem atdzimst. Tā kā, lai tā pils vēl šobrīd, lai pabeidz to, kas tur ir iesākts, lai viņi sadeg, lai tā ideja par to, ka kādam viņu vajag nogulsnējs pelnos, un tad būs, kaut kas jau būs, tāpēc, ka ir cilvēki, kas izrādījuši iniciatīvu un vēlmi kaut ko iet un darboties, tikai šobrīd ir jāsaprot, ko, kā, kādā formātā. Visticamāk, tās varētu būt nevalstiskas organizācijas, biedrības, nelieli uzņēmumi, kam ir nepieciešamas telpas, un tad visi kopā, ka katrs paņem kādu telpu savām vajadzībām un kopīgi apsaimnieko kā vienu tādu kopīgu veidojumu. Kāpēc nē? Es atcerējos par birojnīcu Kuldīgā, kas ir, Rīgā bija birojnīca, bet Kuldīgā bija metro. Kuldīgā, jā, bet arī tas tā coworking, jā, tas pats princips. Kāpēc nē? Jo es arī labprāt gribētu biroju pilī. Tas būtu tik skaisti. Bet man liekas, ka kur ir mazliet tā kisī misija mazliet tā, tāds klupakmens, ir tas, ko tu teici, visi kopā. Jā. Vai mēs esam, vai šis neietver to vārdu mainies? Jā, protams, tur nāksies mainīties, jo citādi tas nav iespējams. Vai nu tad visi kopā ejam, daram. Un kāda organizācija, visticamāk, biedrības veidolā pārņem to visu un pārvalda to pili kā formālu veidojumu, bet ir jābūt vietējai kopienai vai tuvu tam stāvošiem cilvēkiem, personām vai kaut kādiem veidojumiem, kas ir tajā iekšā un kas vēlas tur būt un atbalstīt un arī gūt labumu sev. Tādā veidā. Tā kā, ļoti labs piemērs ir Tāmerienes pils, kur ir pārņēmusi kultūras akadēmija ar saviem izbraukumiem, tā kā filiāle. Dažādi notiek teātra uzvedumi, drāmas kursi, iestudējumi. Tur viņiem ir tāda vasarnīca. Un viņi ļoti veiksmīgi piesaista gan pašvaldības finansējumu, lai to pili uzturētu, gan dažādi projekti tur norit. Kāpēc nē? Ļoti ir varianti, ir dažādi. Tā kā šeit tiešām būs princips, ka vai nu tad jādzer tēja vai mirstam. Vai jāiededz vecīgs. Bet kā tev liekas, ļoti interesanti, bet kā tev liekas, kas ir tie priekšnosacījumi, kam būtu jānotiek, lai tiešām vietējā kopiena būtu gatava visu kaut ko kopā darīt? Jo es domāju, ja mēs pastamies tiešām Latvijas līmenī vienalga, vai tā ir kaut kāda maza vieta vai liela vieta, tiešām tas ir jautājums par kopienām, ko kopienas dara un nedara un kā virza šos procesus. Kas tavuprāt ir tie priekšnosacījumi? Lai mēs tiešām tagad rīt no rīta pamostos un visi kopā pieņemsim vienā balsī. Nebūs, ka visi kopā pamodīsimies un būsim, jo visticamāk, tas vienojošais vadmotīvs ir jābūt, ka mēs negribam, lai šī vieta sabrūk. Vai nu mēs viņu palaižam un mūsu bērni te nedzīvo un aizvācas prom, vai arī mēs tad saņemamies un mēģinām kaut ko darīt visi kopā. Tad, jo vajag to vienu kopīgo ceļu. Tas tāpat kā attiecībās. Jūs varat būt dažādi, cik vien var būt, bet jums ir vajadzīgs tas viens ceļš, pa kuru jums ir līdzīga vīzija. Kāds viņš ir, vai viņš ir bruģēts, vai viņš ir taisns, vai viņš ir tur taciņa mežā, bet jums to vienu kopīgo ceļu vajag. Un katrs pa to var iet dažādi. Viens tur var klumburēt un rāpot, cits tur skriet palēkdamies vai braukt ar riteni, bet tas viens ceļš ir nepieciešams un tā ir tā kopīgā vīzija, ko ir jādara. Es domāju, ka tikai tas ir tas, kas kopienas varētu padarīt pa kopienu un saliedēt. Man liekas, ka ļoti labs tāds, ļoti laba doma, ka cilvēku bars jau vēl nav kopiena. Jā, tieši tā. Ka kopiena arī veidojas. Jā, varbūt, Alīna, kas ir tas, ko tu varbūt mūsu sarunas noslēgumā, tuvojoties mūsu sarunas noslēgumā, ko tu gribētu vēl tā kā uzsvērt, atzīmēt, varbūt ir kāda doma, ideja,
kaut kas, ko tu vēl gribi pateikt? Man šorīt iestājies tāds skaists bezdomu stāvoklis, kad klausos jūsos, un mani visi miljonus darbi, kas man jāizdara, ir pēkšņi pagaisuši. Tā kā patiesībā man ļoti iedvesmo jūs kā līderi kaut kādā ziņā, jo gan kā jauniešu mentori un Liene, tu kā vispār savu bērnu mentors un skolotājs, tas ir vispār apbrīnojami. Jā, tā kā jūs jau veidojat šo jauno paudzi un varbūt, ka es noslēgumā vienkārši vēlos jums pateikt paldies par to, ko jūs darat kopienas jauniešu bērnu vārdā un vispār Latvijas vārdā. Elīna, liels tev paldies par siltiem vārdiem, bet man ir noteikti jāspēr tev pretī. Kad paldies tev par to, ko jūs darat, ko jūsu ģimene dara un to dzīvību, kādu jūs esat ieviesuši. Faktiski, varbūt es nebaidīšos šī vārda nāves iekļautā, sarauftā vietā, satvērtā, ja? Viņa vairs nav tāda, un es pilnīgi esmu pārliecināta, ka tas ir pateicoties jūsu ģimenei. Tā kā liels paldies, ka jūs veidojat kopienu, ka jūs uzdrošināties būt sirds, uzdrošināties atdot savas intereses kaut kā stipri lielākā vārdā, un liels paldies par to, ka jūs esat dzīves līdzdalības piemērs. Paldies! Paldies jums!